Jo vairāk, jo sliktāk. Iedomājies situāciju, ka tu meklē savu jaunu autiņu. Kas ir tas pirmais, uz ko tu pievērs uzmanību? Izskatam vai kaut kādām tehniskajām detaļām vai lietām? Tehniskām detaļām no lietām, jo autiņš ir ļoti sakops, tad Nebūs lielāks. īstais. Nē, nav tā, ka nebūs īstais, bet tas tāpēc, kā rumbulā agrāk viņu viss bija sakot, bet tehniski bija briesmīgi. Cik tu pievērš uzmanību kaut kādām drošības sistēmām, kaut kādiem sensoriem, citām lietām? Besī mašīnas, kas pīkst un neliek mierā jaunajās iekāp, viss, ko viņi dara, tev piekasās, nevis ļauj tev braukt. Man labāk patīk miers mašīnā, nevis tas, ka tev mašīna visu laiku pārmet kaut ko, ka tu joslā neesi perfekti tieši pa vidu. Ja drošāks auto nozīmē vairāk summa, dārgāks auto, vai tu būtu gatavs maksāt? Es neuzskatu, ka tie pīkstuļi uzlabo drošību. Jo drošāks auto ir bonus, tas ir viennozīmīgi. Tās aktīvie sensori vispārējais. Tas mūsdienās noteikti ir labāk, ņemot vērā, cik daudz cilvēki ir ļoti neuzmanīgi uz ceļa. Priekš sevīm es neuzskatu to kā nepieciešamību, tāpēc, ka es skatos uz ceļu nevis citur.